deju kolektīvs Tūgadiņš. Un šodien mēs šeit droši vien esam tāpēc, lai teiktu lielu paldies šim te projektam Labie darbi LV. Bet par pašu kolektīvu, ja mēs runājam, tad šogad mums kolektīvam ir 5 gadu jubileja, kur jau mēs nosvinējām novembrī. Un uz šo jubileju mēs gatavojam uzvedumu Kazlēni un projekts Labie darbi LV. Šim uzvedumam mums palīdzēja izveidot kostīmus, lai uzvedums būtu krāšņāks. Un daļu no kostīmiem mēs šeit arī redzam, kur mums ir kazlēniem, tāpat arī vilkiem un lāčiem mums ir jauni kostīmi. Izrāde Kazlēni, ko mēs gatavojām savai 5 gadu jubilejas pasākumam, ir veidots pēc pasaku motīviem Vilks un 7 kazlēni par ideju. Un galvenā doma nāk tieši no šīs pasakas. Nedaudz viņa, protams, ir pārveidot pēc dejošanas vajadzībām. Tāpat mums ir speciāli veidota dzeja, kur mums veidoja speciāli priekš uzveduma Inga Cipe. Speciāli mums rakstīja un iedziedāja ieskaņojumu mūziku speciāli šim uzvedumam. Speciāli veidojām tērpus. Tā kā mums projekts diezgan liels kopā sanāca ar visiem. Projektā piedalās praktiski visi bērni, kas dejo deju kolektīvā Tūgadiņš. Nevis praktiski, bet visi bērni, visi 120 dalībnieki. Un vēl esam iesaistījuši arī dažus vecākus ar šo projektu pie dejošanas pielikuši. Tāds tas uzvedums mums ir izveidots. Bērniem patīk un nāk jauni dejotāji klāti, kas ir noskatījušies. Labo darbu projektam mēs pieteicāmies, jo tas bija viens no projektiem, kuru mēs piesaistījām, lai izveidot šos te kostīmus šim te jubilejas koncertam. Jo ne tikai labo darbu projektos mēs dabījām naudu, bet labie darbi bija ļoti liels, procentuāli ļoti liels ieguldījums tieši kostīmu izveidošanā. Tieši Labie darbi LV, jo mums kultūras nama direktori un dažas māmas pastāstīja, ka tādi ir. Un tad apskatoties mājaslapā, kas un kā tur notiek, iesniedzām no sākuma vienreiz. Pirmoreiz neizturējām, tad otrais iesniedzām, tad aizgāja. Un tad nācās vākt balsis. Sākumā jau mums ļoti raiti gāja, jo mums ir daudz dejotāji. Un pirmās 2 vai pat 3 nedēļas bijām augšgalā, pirmajā vietā, bet pēdējā nedēļa bija diezgan saspringta, jo laikam arī pārējie konkurenti, kas mēs tur bijām, uz pēdējo nedēļu iespringa, un sanāca tā, ka ja pēc tā naudas pieprasījuma tajā mēnesī apstiprinātu 4 projektus, tad bija tādi 5, kas bija ļoti līdzvērtīgi, un tad sanāca cīnīties tieši pēdējās 3 dienas, un diezgan aktīvi vācām balsis, gan aicinot tālākus draugus, jo vistuvākie draugi un paziņas jau bija nobalsojušas mēneša sākumā. Tāpat bija vesela 3 dienu akcija, kad stāvējām lielveikalā un aicinājām mūsu atbalstītājs, kas ir gatavi mūs atbalstīt, nobalsot par mūsu projektu. Tajā brīdī, kad mēs uzzinājām, ka mēs esam tikuši tajā vietā ar to zvaigznīti atzīmēti, tas bija tieši, mēs sēdējām vakarā ārā uz ielas Cēsu rožu laukumā un gaidījām brīdi, ja vajadzēs, tad mēs tur pat rožu laukumā vērsim vaļā dators un iesim vēlreiz pa ielu un vāksim balsis, bet tad, kad jau mēs redzējām, kad ir palikuši vairs 20 minūtes un kad laikam jau tomēr nav iespējas mums tam pēdējiem konkurentam mūs noķert, tad aizbraucot mājās jau bija bez 5:12, es nemaldos, un tad jau naktī jau pilnīgi droši, viss ir izdarīts, bet nekādas tādas pārsteiguma sajūtas nebija, jo man bija vienkārši jāizdara tas un jāiegūst, un nebija variantu vispār. Tā kā paldies tam, tā iespēja, kad liela daļa no tā, vai projekts piepildīsies vai nē, ir arī atkarīgi no mums pašiem, ka mēs paši esam lielā mērā no tā, tas paši noteicē, vai aizies tas projekts, vai mēs viņu īstenosim vai nē. Pirmkārt, jau šaubīties vispār nedrīkst. Tad jau tas tāpat kā sportists nedrīkst stāties uz starta. Ja tu stājies uz starta līnijas ar tādu domu, ka tu nebūsi pirmais, tad nestājies vispār starta līnijas. Tās ir tās šaubas, nedrīkst šaubīties, ir jāiet un jādara. Un, protams, nekad nebūs tā, ka visi sasniegs finišu kā pirmie vai kā uzvarētāji. Bet ir jāiet tikai un jādara, un tad arī būs.
to jau mēs redzam ļoti daudz projektu, kas ir īstenoti ar jūsu sadarbību.